Ražas svētku teātrī. Kas? Spēlmeņa nakts. Ir vai nestresīgi? Kurš? Balvu saņem! Vislabākais! Tiešām negaidīt. Tomēr ir tik patīkami saņemt aplausus. Tas izrādās patīkamāk nekā es biju iedomājies. Tas ir pārvērties īstās emocijās, visās skatuves pusēs. Tas likās ļoti fantastiski. Tagad es domāju, ka ziepes būs. Eiropas valstīs man joprojām pa jauno režisoru vēl sauc. Es nevarēšu neko pateikt, vairāk neplaudējiet. Karali var nospēlēt tikai tauta. Un ko es viņiem visiem daru? Es tagad tevi viens pats. Dzimot, tu atceries, tu taču taisi izrādi bērniem. Paldies tev par to, ka tu esi. Spēlmanīt, kas tu esi? Tieši tavas ilgas un alkas. Paldies manai mammai. Te nu tas pierādījums. Un es esmu zaudējis, darbie draugi, labu viskiju. Es jūtos mazliet nērti, bet tev šobrīd arī forši. Teātris iedvesmo. Mecenāti Boris un Ināra Teterevi. Pagājušā sezonā visvairāk iepriecināja 2 teātri, paturēsim noslēpumā, kur tie ir, jo neviens jau no mums to nezina, kuri iet aizvien pret kalnu un sasniedz ļoti daudz radošas veiksmes, un par to ir prieks par veseliem 2 kolektīviem. Pilnīgi visos teātros man šķiet var atrast kādu klasikas lugu, un nav pat vairs tik svarīgi, vai to lugu noārda, dekonstruē, vai meklē to, kas tajā lugā pašā ir. Bet režisori runā par lielām lietām caur klasikas darbiem, un tas ir skaisti. Un tas man tiešām ļoti uzrunāja. Pēc vairākām sezonām, kad varēja vērot, ka tie nozīmīgākie un novatoriskākie darbi vairāk tapa mazajos spēles laukumos, un pat bija radušās tādas aizdomas, ka laikmatīgajam teātrim lielās zāles vairs nav piemērotas. Tad šī sezona ir tā, kas šo pieņēmumu pilnībā apgāž. Man ir ļoti optimistisks iespējas par sezonu. Man liekas, ka beidzot uz tās kvantitātes ir izveidojies arī tas kvalitatīvais izrāviens. Un ir tīpaši tajos spektra galos, gan labās izrādes, kas šosezon, man liekas, patiešām ir salīdzinoši ļoti daudz, gan repertuāra teātros, gan neatkarīgajos teātros, lielā, mazā forma, žanri, estētika, tēmas. Izrādes ir brīnišķīgas. Vēl prieks ir par to, ka nevalstiskie teātri, īpaši DTD teātro un arī jaunais Rīgas teātris, kas, protams, valstiskais teātris, iestudē izrādes bērniem. Un tur ir daudz tādi sadarbības elementi ar bērniem. Šogad ir ļoti daudz interesanti materiāli, ko iestudē. Gan strādā cilvēki, kas speciāli pārveido kaut kādu materiālu dramaturgu uz vietām, gan acīmredzot režisori vai literāro daļu vadītāji atrod interesantu materiālu, gan tādu, kas nekad nav bijis latviešu valodā, gan raksta jaunu pilnīgi, gan arī atrod kaut ko tādu, ko mēs jau esam aizmirsuši no 90. gadiem. Šogad ir Ibsena renesanse, šogad ir Ingmara Bergmana renesanse. Tā kā ir ļoti interesanti iet un skatīties tīri materiāla ziņā un to, ko režisori šajā materiālā saskata, reizēm pat pilnīgi jaunu, ko mēs pat, ja iepriekš esam redzējuši, neesam to pamanījuši. Īpaši prieks ir par to, ka režisoru kopildi šosezonu kuplinās ar citiem jauniem vārdiem, ka tie, kas ir kādu laiku klusējuši vai nav iestudējuši izrādes, vai tas nav bijuši tik veiksmīgs, ka šajā sezonā iestudē un tu gaidi un ir sanāk. Pats galvenais prieks saistās ar tādām izrādēm, un tādas šajā sezonā salasās kādas 5, 6, un pat viss nav iespējams viņas nominēt, kaut arī derētu, kurās ir noslēpums. Proti, kurās ir radīts tāds mākslas darbs, ko viennozīmīgi nevar saprast. Un man tieši patīk šī neviennozīmība. Un man patīk arī tas, kā gribās domās atgriezties šajā izrādē, ja iespējams vēlreiz tās noskatīties. Un tas manī raisa dziļu gandarījumu, gan emocionālu, gan arī, protams, intelektuālu. Pagājušajā sezonā vislielākais prieks ir par aktieriem. Nemainīgi visu laiku Latviešu teātrī ir ļoti daudz ļoti labu aktieru. Nominācija par maz, aktieru par daudz, spēlē brīnišķīgi. Īpaši tas attiecas jau ilgus gadus, tas tā ir uz latviešu vīriešiem.
Tur jāsaka tā, kurā pirkstā gribi, tik vai tā viņu izcilie darbi ir divreiz vairāk nekā iespējams iekļaut visgarākajā sarakstā. Tātad, paldies mūsu vīriešiem teātros! Savstarpēji neatkarīgi dažādos teātros tapuši ļoti daudz iestudējumu, kas veltīti vecuma novecošanās tēmai. Un līdz ar to paver jaunas darba iespējas arī vecākās paaudzes aktieriem. Dzīvē piedzīvojuši varoņu lomās iejūtās arī vidējās paaudzes aktieri un veidojās savā ziņā pretēji tendences, nekā tas ir vērojams vēsturiski, kad teiksim, ļoti pieredzējuši un tautā iemīļoti aktieri ļoti ilgi spēlēja jaunekļu lomas. Īpaši prieks ir par to, ka ir izšāvuši jaunieši. Mums būs diezgan liela droši vien izšķiršanās par sarakstiem gan jauno mākslinieku kategorijā, gan es pat brīžiem domāju, ka uz aktieriem drīz jau vajadzēs ieviest kaut ko līdzīgu Bukera garajai listei un īsajai listei, jo pretendenti ir ļoti daudz un reizēm gadās tā, ka tie, kas netiek iekšā, domā, ka viņi ir aizmirsti un noskumst. Jūs neesat aizmirsti, jūs ir ļoti daudz un jūs esat ļoti labi. Gada sasniegums oriģināla dramaturgijā. Anete Konste, Edmunds Frīdvalds, Mārcis Lācis, Gruzona, Ehinokaktus Dertī Dilteātrā. Justīne Kļava, Dāmas, Teātrī TT. Kārlis Krūmiņš, Andrejs Niedra, Dertī Dilteātrā. Mārcis Lācis, Jānis Joņevs, Rīga, Urbānie mīti, Jaunajā Rīgas teātrī. Gada muzikālās partitūras autors Edgars Ragīnskis un Arvīts Saulītis mūzika izrādē Svina garša Latvijas Nacionālajā teātrī. Artūrs Maskats mūzika izrādē Mīlas svētība Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Emīls Zilberts mūzika izrādē Vaidalote Valmieras drāmas teātrī. Kārlis Auzāns mūzika izrādēm Frankensteins dēls teātrī un Uguns un nakts Latvijas Nacionālajā teātrī. Edgars Mākens muzikālais noformējums izrādē Meža pīle Latvijas Nacionālajā teātrī. Vladislavs Nastafševs un Toms Auniņš mūzika izrādē Asinskāzes Latvijas Nacionālajā teātrī. Gada sasniegums baleta mākslā. Alise Prudāne, Raimonda baleta izrādē Raimonda, Nikija baleta izrādē Bajadēra un Samuels Goldenbergs un Šmuilis baleta izrādē Bolero Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Ieva Rācene, Šeherezāde baleta izrādē Šeherezāde un viņas stāsti Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Jolanta Lubēja, Odīlija baleta izrādē Gulbju ezers un Žizele baleta izrādē Žizele Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Viktors Seiko, Romeo baleta izrādē Romeo un Džuljeta un Dezirē baleta izrādē Aburtā princese Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Zigmārs Kirilko, Princis Zigfrīds baleta izrādē Gulbju ezers, Princis Riekstkodis baleta izrādē Riekstkodis, Francis baleta izrādē Kopēlija un Romeo baleta izrādē Romeo un Džuljeta Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Gada kustība mākslinieks. Irīna Saveļeva, horeogrāfija izrādē Parunāsim Daugavpils teātrī. Linda Mīļā, horeogrāfija izrādē Makbets Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Elīna Luce, horeogrāfija izrādēja Uguns un nakts Latvijas Nacionālajā teātrī. Renāte Kerda, horeogrāfija izrādēja Laulības dzīves ainas Dailes teātrī. Marija Korabļova, horeogrāfija izrādēja Kentervilas spoks Latvijas Leļļu teātrī. Gada gaismu un video mākslinieks. Elīna Matvējeva, video izrādē Dāmas teātrī TT. Evija Pintāne un Linda Ģībiete, video izrādē Zēns Latvijas Nacionālajā teātrī. Gļebs Fiļštīnskis, gaismas izrādē Brodskis Barišņikovs Jaunajā Rīgas teātrī. Jānis Sniķers, gaismas izrādē Rudens sonāte Jaunajā Rīgas teātrī. Oskars Pauliņš, gaismas izrādēs Meža pīle, Uguns un nakts, Asinskāzes Latvijas Nacionālajā teātrī un portreti Vilki un avis Liepājas teātrī. -8 video izrādē Makbets Latvijas Nacionālajā operā un baletā.
Gada kostīma vai grimma mākslinieks. Evija Pintāne. Kostīmu izrādēja Mežapīle Latvijas Nacionālajā teātrī. Ieva Kauliņa. Kostīmu izrādēja Smaržo Sēnes Valmieras drāmas teātrī. Krista Dzillo. Kostīmu izrādēm Portreti, vilki un avis Liepājas teātrī un Uguns un nakts Latvijas Nacionālajā teātrī. Mare un Rols. Kostīmu izrādēja Magbets Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Rūta Kuplā. Kostīmu izrādēja Asinskāzes Latvijas Nacionālajā teātrī. Vladislavs Nastavševs. Kostīmu izrādēja Melnā sperma Ģertrūdes ielas teātrī. Gada scenogrāfs Reinis Dzilo. Uguns un nakts Latvijas Nacionālajā teātrī un Portreti, vilki un avis Liepājas teātrī. Andris Freibergs. Mežapīle Latvijas Nacionālajā teātrī. Kristīna Jurjāne. Brodskis Barišņikovs Jaunajā Rīgas teātrī. Vladislavs Nastaševs. Asinskāzes Latvijas Nacionālajā teātrī. Reinis Suhanovs. Laulības dzīves ainas Dailes teātrī, Magbets Latvijas Nacionālajā operā un baletā un Raspļujeva sapņi Valmieras drāmas teātrī. Gada jaunie skatuves mākslinieki. Meitenes un zēni. Meitenes. Agnese Cīrule. Līgava. Izrādē Asinskāzes Latvijas Nacionālajā teātrī. Alise Danovska. Hedviga. Izrādē Mežapile Latvijas Nacionālajā teātrī. Ance Strazda. Kītija. Izrāde Dāmas teātrī TT. Austra Hauks. Scenogrāfija izrādei Rudens sonāte Jaunajā Rīgas teātrī. Zēni. Dāvis Auškāps. Režija izrādei Celtnieks Sulnes Valmieras drāmas teātrī. Klavs Melis. Matijas. Izrāde Lielā melu burtnīca Dailes teātrī. Raimons Celms. Matīs. Izrāde Svina garša Latvijas Nacionālajā teātrī. Uldis Sīliņš. Klaudio. Izrāde Zēns Latvijas Nacionālajā teātrī. Gada aktieris otrā plāna lomā. Arturs Krūskops. Melnais bruņnieks izrādē Uguns un nakts Latvijas Nacionālajā teātrī. Gatis Maliks. Klaudijs Goreckis izrādē Portreti, vilki un avis. Un Mihailo Aleksandrovičs Rekītiņš izrādē Mēnesis uz laukiem Liepājas teātrī. Gundars Grasbergs. Kangars izrādē Uguns un nakts un Grēgers Vērle izrādē Mežapīle Latvijas Nacionālajā teātrī. Kaspars Kārkliņš Veročka izrādē Mēnesis uz laukiem Liepājas teātrī. Lauris Dzelzītis Soļonijs izrādē Trīs māsas Dailes teātrī. Mārtiņš Meijers Korovjevs izrādē Meistars un Margarita Valmieras drāmas teātrī. Gada aktrise otrā plāna lomā. Ērika Eglija, Aragonas Jolanda izrādē Žanna Darka un Nataļa Ivanovna izrādē Trīs māsas Dailes teātrī. Lolita Cauka, Kalpone izrādē Asinskāzes Latvijas Nacionālajā teātrī. Madara Botmane, Tamāra izrādē Svina garša Latvijas Nacionālajā teātrī. Maija Doveika, Gīna Egdāle izrādē Mežapīle Latvijas Nacionālajā teātrī. Mirdza Martinsone, Jakobī kundze izrādē Laulības dzīves ainas Dailes teātrī. Gada aktieris. Dainis Grūbe. Radība izrādē Frankensteins Dailes teātrī. Egons Dombrovskis. Džons Meriks izrādē Ziloņcilvēks Liepājas teātrī. Ivars Kļavīnskis. Jalmars Egdāls izrādē Mežapīle Latvijas Nacionālajā teātrī. Juris Žagars. Jūhans izrādē Laulības dzīves ainas Dailes teātrī. Mihails Barišņikovs.
loma izrādē Brodskis Barišņikovs jaunajā Rīgas teātrī, Uldis Anže, Lāčplēsis, izrādē Uguns un nakts Latvijas Nacionālajā teātrī, Valdis Lūriņš, Andrē, izrādē Ak tētīt Latvijas Nacionālajā teātrī. Gada aktrise Guna Zariņa, Spīdola, izrādē Uguns un nakts Latvijas Nacionālajā teātrī. Ilze Ķuzules Krastiņa, Marianna, izrādē Laulības dzīves ainas Dailes teātrī. Inese Kučinska, Meropa Davidovna Murzavecka, izrādē Portreti Vilki un avis, un Natālija Petrovna, izrādē Mēnesis uz laukiem Liepājas teātrī. Lidija Pupure, Johans Sebastians Bachs, izrādē Iespējamā tikšanās Dailes teātrī. Līga Liepiņa, Marija, izrādē Dāmas teātrī TT. Olga Dreģe, Georgs Friedrichs Hendelis, izrādē Iespējamā tikšanās Dailes teātrī. Gada režisors Alvis Hermanis, Brodskis Barišņikovs, jaunajā Rīgas teātrī. Elmārs Seņkovs, Mežapīle, Latvijas Nacionālajā teātrī un zēns Latvijas Nacionālā teātrī. Regnārs Vaivars, Laulības dzīves ainas Dailes teātrī. Viesturs Kairišs, Uguns un nakts Latvijas Nacionālā teātrī. Ladislavs Nastaševs, Asins kāzas Latvijas Nacionālā teātrī un Melnā sperma Ģertrūdas ielas teātrī. Gada sasniegums laikmetīgajā dejā. Dejas dienas 10 gadi. Laikmetīgās dejas notikums. Producents Laikmetīgās dejas horeogrāfu asociācija Latvijā. Pēdējās vakariņas. Izrāde Pastaiga. Steinuna Knutsdotira un Rebeka Ingimundardotira. Sadarbībā ar Kristīnu Brīniņu, producents Latvijas Jaunā teātra institūts. Rauts. Horeogrāfe Agate Bankava, dejas kompānija Ārā. Turku kafija. Horeogrāfs Branko Potočants, sadarbībā ar dejas kompāniju Ārā. Producenti Ģertrūdas ielas teātris, dejas kompānija Ārā, Vitkar Zavod. Vērpete. Horeogrāfi Krišjānis Sants un Ēriks Ēriksons. Producents Latvijas Jaunā teātra institūts. Bērns vārdā Rainis. Valmieras drāmas teātrī, režisors Reinis Suhānovs. Kas te ir? Kaka un pavasaris. Galerijā Istaba, režisors Jānis Znotiņš. Dzinējs Caps. Latvijas Leļļu teātrī, režisors Ģirds Šolis. Reiz bija nebija. Jaunajā Rīgas teātrī, režisora Māra Ķimele. Snieglautīt 7 ročiņš. Liepājas teātrī, režisors Dž. Džiliņģers. Gada mazās formas izrāde. Dāmas teātrī TT, režisore Inga Tropa. Melnā sperma, Ģertrūdas ielas teātrī, režisors Vladislavs Nastavševs. Rondo, Ģertrūdas ielas teātrī, režisors Andrejs Jarovejs. Smaržo sēnes Valmieras drāmas teātrī, režisors Mārtiņš Eihe. Zēns Latvijas Nacionālajā teātrī, režisors Elmārs Seņkovs. Gada lielās formas izrāde. Asins kāzas Latvijas Nacionālajā teātrī, režisors Vladislavs Nastavševs. Brodskis Barišņikovs jaunajā Rīgas teātrī, režisors Alvis Hermanis. Laulības dzīves ainas Dailes teātrī, režisors Regnārs Vaivars. Mežapīle Latvijas Nacionālajā teātrī, režisors Elmārs Seņkovs. Portreti Vilki un avis Liepājas teātrī, režisors Viesturs Meikšāns. Uguns un nakts Latvijas Nacionālajā teātrī, režisors Viesturs Kairišs. Atkal Ražas svētku teātrī. Kas? Ražas svētku teātrī atkal. Ko? Spēlmaņu nakts atkal. Atkal? Atkal.
Teātris iedvesmo. Mecenāti Boris un Ināra Teterevi.